Tuvojas latviešu viena no mīļākajiem svētkiem. Tie ir Līgo svētki, kuros daudz pieturas pie senču tradīcijām. Ja tomēr visas tradīcijas nesanāk piekopt, tad vainags nu gan ir jāuzpina. Lai ik viena tautumeita spētu uzpīt vainagu gan sev, gan savam Jānim, vēlamies parādīt nelielu ieskatu, lai šo prasmi apgūtu. Kad esam salasījuši ziedus, sākam pīt. Paņemam nedaudz ziedus un veidojam mazus pušķīšus un pietinam tos ar stipru diegu. To atkārtojot, mums veidojas skaista ziedu virtene. Īsts Līgo vainags pieprasa, lai tas tiktu pīts no 39 Jāņu zālēm. Bet cik tad tas daudz ir? Tas ir 3 x 9, tātad 27 Jāņu zāles ir jāiepina vainagā. Zināms, vainags ir ar īpašu burvību, tādēļ iepinot dažādus ziedus, tie rūpēsies par tās saimnieku. Iepinot markrietiņu, tu zinās, ka turpmākais gads būs kaislīgs. Magoni nesīs auglību un veiksmi. Piparmētri rūpēsies par aizsardzību, bet puķu zirņi par mīlestību. Jāņu vainags, kas pīts no 39 zālēm, ir kā maģisks aplis, kas galvā uzlikts. Tas sargā no nelaimēm, slimībām un nelabvēļiem. Kad vainags sapīts, sasienam abus galus kopā un nogriežam ziedu kātus. Un vainagu varam likt galvā. Tagad esam gatavi otram vainagam no ozolapām. Izvēlamies nelielus zariņus, lai tos ērti varētu paņemt pa 2 vai 3 zariņiem. Un atkal saliekot pa maziem pušķīšiem, tinam tos kopā. Šeit pilnīgi noteikti jāizvēlas ļoti stiprs diegs, lai vainags neizjuktu. Vainags ir viens no būtiskākajiem latviešu vasaras saulgriežu rituāla elementiem. Aplis ir maģijas elements, un tas ir arī saules simbols. Kopā ar zāļu spēku tam ir īpaša svētība. Līgo svētku ticējumi saka, kas Jāņos līgotājs aizrēd, tam gaidām kādu nelaimi. Tāpat arī Jāņu vakarā jārunā ar kaimiņienēm, lai nebūtu jāstrīdas. Kā arī pļavās, kurām pāri iet līgotāji, aug labāka zāle. Lai jums visiem priecīgi, saticīgi un mīlestības pilni svētki, un lai piepildās Līgo svētku burvestības.